ieradušās TikTok platformā, lai parunātu nedaudz par to, kādēļ mēs esam izvēlējušies tīkla mārketingu, ko mēs šeit esam ieguvušas, kāda ir tā mūsu attīstība un tā tālāk. Es varbūt aicināšu Līga vispirms tevi pastāstīt, kāpēc tu esi kompānijā, kā tavs ceļš sākās vispār? Kā mans ceļš sākās? Mans ceļš sākās ļoti interesanti. Es jau vairākus gadus atpakaļ sapratu, ka es negribu strādāt no 8 līdz 5. Man tas spieda nost, šī kaste. Jā, man patika darbs, man patika, viss man patika, bet man kaut kā gribējās darīt pašai. Bet tad mūsu dzīvē ienāca, kā teikt, preventīvā veselība. Ģimenei vajadzēja atbalstīt un uzlabot veselību. Par biznesu pat vispār doma nebija. Un tā viss arī sākās pilnīgi netīšām, nevainīgi, nemanot. Un tad es arī sapratu, ka es varu palīdzēt citiem, ne tikai sev, iegūt jaunu informāciju, mācīties. Un tā arī kaut kā netīšām nokļuvu biznesā, nemanot. Pirmajām tīkla mārketingā, kur es iestartēju, iegāju kā ar veselību, es arī apzināti aizgāju tālāk biznesā. Tad man dzīves plāni drusciņi mainījās, tagad es esmu citā tīkla mārketinga kompānijā un es esmu ļoti pateicīga, es esmu atradusi daudz, atkal jauns. Acīm redzot, tā kompānijā es biju jau savu ieguvusi, un es gribēju iet kaut ko tālāk, vēl papildus, iegūt, apgūt, pilnveidoties. Un šeit, Koreļu klubā, es esmu redzēju to iespēju, to, ko es iekšēji meklēju. Un tas man liekas ir, kad šobrīd paklausoties, kā cilvēki slimo un kāds ir veselības problēmas, un ja tev šīs diagnozes jau ir, un tev ir principā slikta pašsajūta, un tu nezini, ko ar to darīt, ja, tad pie ģimenes ārsta tev tu jāgaida arī 2 nedēļas rindā, pie speciālistiem tev jāgaida pusgadu, un tā tālāk ir. Tad es sapratu, ka mana veselība ir jāņem savās rokās, jāsaprot, jāizprot, kā mans ķermenis strādā, kā es varu sev palīdzēt, un to es esmu šeit vienkārši atradusi. Es šobrīd arī mācos, eju nutriciologu kursos, suplementoloģiju arī mācos, kā pareizi uzturu bagātinātājus salikt, kā likt kopā, un ko es varu savam organismam iedot pie kādiem simptomiem, kad es, piemēram, tur jūtos noguris vai kā. Un kā es varu savus, kā teikt, uzturu deficītus aizpildīt pareizi. Jā, lai man būtu principā jāiet medicīnas iestādēm, tur jāiet tikai profilaktoriskām pārbaudēm vai tiešām kaut kas tāds ļoti neatliekams. Un es tiešām uzņēmos pilnīgu atbildību, uzņēmu savu veselību pilnīgi savā atbildībā. Vai sanāk tas, ka tu sāki šeit darboties, tas tev arī mudināja iet mācīties, pašattīstīties, strādāt ar sevi? Jā, tieši tā. Jo es sapratu, ka kādreiz man likās uzturu bagātinātājus es nelietoju. Man likās, ka tas ir tāds izmests laiks un nauda. Man parasti es nopirku aptiekā kaut ko uz akciju, nezinot vispār kaut ko imunitātei rudenī. Tad es pusbuņģiņu izdzēru, un tā man tie pus porcija noteikti mētājās, kuras pēc tam izmetu visticamāk ārā. Un ikā bija, jā, likās jau, ka nekā tāda sevišķi ar veselību nenotiek, izņemot bija, citramonu vajadzēja, tur nogurums un vēl kaut kas tāds, bet, tā man likās, kamēr maniem principā ir ļoti labi un es esmu ekšanā, jā, paklausoties, kādas ir veselības problēmas citiem apkārt, tad man likās, ka es esmu veselākais cilvēks pasaulē. Bet tad, kad tu sāki saprast un izzināt un saprast, tad tie bija tikai citramons galvas sāpēm un nogurums un enerģijas zudums, kas bija, ja, tie bija tikai simptomi. Signāla lampiņas man, jā, par kurām es priecājos, jo tā ir visiem.
Jā. Jā. Es varbūt pastāstīšu, tad, kāpēc es esmu tīkla mārketingā. Es vienmēr biju pret tīkla mārketinga kompānijām, un tad, kad man kāds rakstīja Facebookā, vai es redzēju, ka, piemēram, ir kaut kādas, tur liek, nezinu, tur produktus, es zinu, ir dažādas kompānijas līderi, kuri izmanto iespēju platformās likt produktus ar aprakstiem, un tad es vienmēr visus šos cilvēkus bloķēju, es viņus dzēstu ārā, man likās, nē, tīkla mārketinga, nē. Jo mana mamma bija bijusi gan Amvijā, gan Herbalife'ā, un es redzēju vienkārši, ka tur nevar nopelnīt, kad, man likās, tas ir viss kaut kāds sviests pēdējais. Un tad tas stāsts jau īstenībā sākās no manas bērnības. Man ir anēmija no 5 gadu vecuma, un mana anēmija bija ļoti smagā stāvoklī. Ja kāds zina anēmiju kā enerģijas trūkums, vājums, nogurums, ja, tad man anēmija izpaudās kā ģībšana. Kad mamma man pina no rīta bīzes, lai iet uz dārziņu, es ģību. Skolā 1. septembrī es ģību, autobusos ģību, vilcienos ģību, tramvajos un visos sabiedriskajos transportos. Bet es to varēju kontrolēt. Tad, kad līdz 20 gadu vecumam es no rīta pamodos, es zināju, ka man tas vājums ir, un es sapratu, ka man ir jāpaliek mājās, ka es nevaru iet uz darbu. Bija pāris reizes, kad es mēģināju aiziet uz darbu, un es vienkārši līdz darbam netiku. Atsūtīja man atpakaļ mājās, jo es kaut kur tramvajā noģību, tur sasitu galvu, un beigās man ar taksi atsūtīja vienkārši mājās, un es pēc tam vairākas dienas sēdēju mājās. Un tad pēc 20 gadu vecuma šī anēmija kļuva pavisam smaga. Es nevarēju vairs to kontrolēt, es varēju gulēt uz dīvāna, man tā kā ir tiek augstie sviedri, sarauga krampīja vēdera, un es jūtu, ka es tūlīt ģībšu, un tu tur neko nevar izdarīt. Tas varēja notikt vienkārši sēžot uz dīvāna, pat nevajadzēja tur, kur telpa, kur ir mazs skābeklis un tā. Un tad es gāju, protams, pie ārsta, es vienmēr gāju pie ārsta, un ārsts man iedeva dzert to dzelzi, bet šis dzels man nekad nestrādāja ilgstoši, viņš tā kā dabūja man nedaudz pacēla, un tad viņš atkal krita. Neviens nemeklēja, kāpēc viņš neuzsūcās, kāpēc viņš neturās, kur viņš pazūd, tā kā tie iemesli netika meklēti nekad. Un tad sanāk, kad es ārstam teicu, es domāju, ka man ir sākusies epilepsija, jo tās lēkmes, kā man viņas izskatījās, man mājās ar kameru, es redzēju no malas, kāds izskatās. Es vienkārši sapratu, ka tā varētu būt epilepsija, bet ārsts teica, tas ir daļa kritiski zemā hemoglobīna. Man nekas nepalīdzēja. Es varēju arī dzert dzelzi, bet es vienmēr staigāju bāla ar ziliem lokiem zem acī. Tas bija tā kā standarts. 25 gados man sākās ļoti nopietnas ādas problēmas, lieli augoņi uz vaigiem, šiten, kārpas uz kakla. Bija daudz mazas kārpas un viena tāda ļoti liela niezoša, vismaz ārsts kosmetologs teica, ka tā ir kārpa, jo viņai bija tie kanāliņi, lai gan es pat nedomāju, ka tā ir kārpa, jo viņa ļoti, ļoti niezēja. Un pēc 30 gadiem, pēc otrās grūtniecības, man teica, ka man ir paaugstināts holesterīns, un man likās, kā es ēdu veselīgi, es dzeru ūdeni, es esmu aktīva, ļoti aktīva, es tajā laikā biju. Un man ir visas tās veselības problēmas, un acīm redzot, bija kaut kāds posms, kas man iztrūka. Un tad man pazīstamā attīrīja organismu, un es domāju, es arī pamēģināšu. Un es nezināju, ka tas ir tīkla mārketings. Viņi man atsūtīja linku, es piereģistrējos, nopirku produktu, un tad es sāku domāt, kāpēc viņi man sūtīja linku? Kas tas pa linku? Un tad es sapratu, ka tas ir tīkla mārketings, un tad es sāku vairāk par to interesēties. Bija gan pozitīvi, gan negatīvi komentāri, kā jau vienmēr par jebkuru uzņēmē darbību ir gan pozitīvi, gan negatīvi komentāri. Un man vairāk uzrunāja tie pozitīvie, jo bija ļoti daudz stāsti, kas mani iedvesmoja. Tad es sāku klausīties visādas lekcijas par šo te holistisko pieeju. Un es vienkārši nevarēju sagaidīt, kad sāksies mans nākamais antiparasitārais posms, kad sāksies dziļā zarnu trakta attīrīšanas. Bija vienkārši man tā informācija tik ļoti uzrunāja. Un tad es sāku attīrīties, tad man tur bija viss kaut kas interesants. Pašā likās, ka īsti rezultāta nav. Un tad es uztaisīju bildi vēlreiz, saliku kopā un skatos, man ir tik ļoti uzlabojusies sejasāde, tikai dažas pumpiņas palikušas, lai gan pašā likās, ka rezultāta nav. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir jātaisa obligāti pirms un pēc bildes un salīdzinājumi. Pie labām lietām ļoti labi pierodam ātri.
Jā, ļoti. Un tad es uztaisīju arī asins analīzes pēc attīrīšanās, un pirmo reizi dzīvē man bija ideāla asinsaina. Man nekad nebija, man vienmēr tur dzels, ne tur holesterīns, ne tur, ja, principā pirmo reizi man bija ļoti, ļoti laba asinsaina. Un tajā mirklī es sāku aizdomāties, āda aizņēma ilgāku gadu, bet es redzēju, ka ir rezultāts, un es vienkārši turpināju. Un tad es ļoti aizdomājos, jo mums ar vīru ir savs uzņēmums, un tā kā es vienmēr biju par to, ka ir jābūt sievietei arī saviem ienākumu avotiem, ne tikai tā kā kopīgi, bet ir jābūt diferencētiem šiem te ienākumiem. Un es mēģināju izdomāt, kādus es varētu veidot savu uzņēmēju darbību. Es aizgāju mācīties par frizieru, man likās, ka es varētu atvērt savu salonu, bet tad es sāku rēķināt, cik tas maksā, kādas izmaksas un cik es varētu nopelnīt, un es sapratu, ka tās ir baigās. Es tagad nevaru zaķīt. Jā. Ka tās ir baigās investīcijas, un kad es to vienkārši nepavilkšu, un ja es, kā tas ir, ja ir veiksmīga uzņēmēja darbība, tad pēc 5 gadiem, apmēram 5 gadu laikā, tu tā kā atgūsi to, ko tu esi ieguldījis. Bet tos 5 gadus tev ir jāreikinās, ka tu strādāsi pa velti gandrīz vai. Jā, ļoti maz ir tie ienākumi. Bet lielākā uzņēmēja darbība, lielākoties uzņēmēja darbība līdz tiem 5 gadiem bankrutē. Jā, un tad tev nav nekāda garantija. Un tas man īstenībā ļoti motivēja meklēt kaut ko citu. Es biju domājis kaut kādas savas kārtas taisīt, kaut kādas savas plānotājus taisīt, bet es visur sapratu, ka nebūs jau tā, ka es uztaisīšu plānotāju, ielikšu kaut kādā mājaslapā un visi pirks, ka tur ir apakšā jābūt baigai reklamēšanai, un tam produktam ir jābūt fantastiskam, lai tagad visi gribētu pirkt viņu. Nu, lūk, un tad es tajā laikā tieši attīrījos, un man tas produkts likās tik harmonisks, tik uzrunājošs, ka es sapratu, ka viņš ir skaists, viņš ir skaisti noformēts. Vispār produkts, manuprāt, ļoti piemērots kosmetologiem, vispār skaistumkopšanā visiem, kas strādā fitnesa treneriem. Ārstiem iespējams mazāk, jo ārsti vispār īstenībā ļoti maz zina par uzturbagātinātājiem, lielākā daļa nezina. Ir ļoti maz ārsti Latvijā, kas zina par uzturbagātinātājiem. Bet tieši tiem, kas rūpējas par to preventīvo skaistumu, par preventīvo veselību, tad tieši šiem speciālistiem, man liekas, vienkārši fantastisks produkts, ideāli piemērots. Un tad es saskatīju, tajā iespējas, un es vienkārši sāku pamazām dalīties Instagramā. Sākumā nebija atsaucība. Sākumā, man liekas, man pat 1. gadu bija tā, ka cilvēki nenāca pie manīm. Bet tad notika kaut kāds klikšķis, un cilvēki vienkārši sāka pievilkties pie manīm, komanda sāka augt, un klienti ir ļoti daudz, bet citreiz ir tik daudz klienti, kas vienkārši jau vairs netieku ar viņiem galā. Ja, un tu saproti, ka tā ir informācija, kas cilvēkiem ir ļoti vajadzīga, tieši par to preventīvo veselības saglabāšanu, ja. Un arī es aizgāju mācīties un padziļināti, bet nevis tāpēc, ka to vajag, tāpēc, ka mani tas tik ļoti, ļoti uzrunāja, mani tas tā ievilk iekšā. Es nekad nevarētu pārdot smaržas vai krēmus, bet tas, kas ir par veselību, par organismu attīrīšanu, man tik ļoti aizrāva, ka es vienkārši saskatīju tajā iespējas. Un, jā, varbūt tev kādi jautājumi par to. Es varu arī padalīties ar savu pieredzi, ja? Kad es vienkārši saredzēju šeit tās iespējas, kad es varu strādāt no mājām, es varu strādāt no jebkuras vietas pasaulē, un tā kā vasarā mēs arī diezgan daudz braukājām, mēs bijām tur ciemos ar mašīnu, braucām. Tā kā man vīrs ir labs braucējs, tad viņš pie stūres un man dators klēpī, un es varēju droši pa ceļām strādāt un sazināties ar klientiem, un tāpat tās uz kuģa. Mēs braucām kruīza ceļojumā, arī tur es nopirku internetu un arī es atvēlēju laiku sarunām ar klientiem, un tur tik forša enerģija un viss, jo man ir pašai arī sava mājražošana, jā, un ko es atvēru, gribēdam arī tā kā man patīk cept kūkas,
Un es arī sāku iet uz tirgu, un tā kā viss iet, bet es sapratu, ka es strādāju no pirmdienas līdz sestdienas vakaram, nepaceļot galvu. Tas ir produkti mājās, produkti pēc tam uz tirgu, tad ir tev tirgus nauda, tev ir visi jāievēro, visi čeki, visas grāmatvedības. Tā cepšanā īstenībā palika diezgan maza laika, jā, lai tu visus sarakstītu, izrakstītu, aprakstītu, sarakstītu termiņus, visus vestu, visu šo grāmatvedību. Man palika ļoti maz laika tādām lietām, un kad es zinu, ka es cepu savus bulciņus un viss, kad gāju uz tirgu, tad vienkārši es tā kā savienoju. Bet es šobrīd sapratu to, ka, ja es gribu braukt kruīzes ceļojumā, es nevaru cept bulciņus uz kuģa. Tas man atkrīt, es varu darboties to darīt tikai savā vietā, kur man ir reģistrēts viss un kur ir mans tas ēnkuru punkts, jā, kā teikt, kuģis, kur noēnkurojies ir. Ka man nav šīs iespējas. Ja es, piemēram, izdomāju tur aizskriet uz Rīgu, man vajag vai vēl kaut kur, visu laiku tu esi pielikts, tā kā piesaistīts tai vietai. Bet tad, kad es sapratu vasarā, kad es varu brīvi pārvietoties pār visu pasauli, arī Emirātos jau un visur, kur es gribu, kur es arī tieši pabiju, jā, un tad man likās tik forši, jā, ka tu vari šo biznesu vadīt, no kuras vietas, jā. Cilvēki brīvi paši var iepirkties, kad viņi grib, ko viņi grib. Viņi iegūst veselību, viņi ļoti labprāt stāsta tālāk. Un tas man likās tik forši darbs ar cilvēkiem. Man vienmēr ir paticis, jo es esmu visu mūžu strādājusi tirzniecībā. Un kontakts ar cilvēkiem man ļoti, ļoti patika. Un tad, kad es esmu mājās, jā, es gatavojos, jā, es visu laiku esmu viena, tā kā ar savām būkām un ar visu to, jā. Bet šeit es visu laiku, man ir kontakts ar cilvēkiem un ir šie pasākumi un mūsu konferences, kur tu vari iegūt enerģiju, tā kā pabaroties sevi, jā, iedvesmoties. Un, jā, tā kā es sapratu, ka tā ir tā vieta. Sākumā varbūt nav tas vieglākais ceļš, kā teikt, uzreiz nebirst 1000, jā, kā citi droši vien iedomājās ienākot tīkla mārketingā, ka tūlītās no pirmajā mēnesī būs miljonārs, jā. Šeit ir jāiegulda pamati, jāieceļ tā mājas pamati, tāpat kā mēs māju būvējam, jā, tad ir jāizveido šie pamati, tādi stabili, forši, un ar ko tu strādā un ar ko tu kopā izaudz, jo ar katru partneri, ar katru cilvēku, kurš ienāk pēc veselības, tu kopā mācies, tu kopā ej, un tā ir, man liekas, tāda baigi foršā akadēmija, tāda dzīves akadēmija. Ir, protams, ka gribās krist un negribās celties augšā. Un tad tu saproti, ka tev viss ir, tev tikai ir jāiet, jā. Un tā kā, jā, ļoti, ļoti forši tāda. Īstenībā paldies, ka tu atgādināji, jo tas iemesls, kāpēc es vispār gribēju savu uzņēmējdarbību, bija tāds, ka es zināju, ka es nevēlos atgriezties parastā darbā, 8, 5 vai 7, 5, kādi tur tie darba laiki, kuram ir. Es sapratu, ka es to nevēlos vairāk, tāpēc, kad man ir tāds raksturs, kad man ir svarīgi, lai lietas tiktu izdarītas pareizi un ar pienesumu citiem. Un tad, kad tu dari lietas citu cilvēku labā, tad tu saproti, ka tur nav pienesums. Ja, piemēram, es strādāju pirms tam diezgan īsu laiku, tāpēc, ka tas ļoti nesagāja ar manu tādu ticību vispār, kā būtu jādara. Piemēram, tas ir mednieku tāds kā office, kas organizē medības un organizē medības uz dzīvniekiem, kurus nav atļauts medīt. Ja, un tad es saprotu, ka tā ir kā malu medniecība, tā kā oficiāli noorganizēta malu medniecība. Un man tas likās vispār pilnīgs kaut kāds šausmas, ka tu dari darbu, kas tā kā iet pret tavu ticību, to, ka es tur ļoti ātri aizgāju prom, man tur ļoti nepatika tā enerģija.
Un, principā, arī citur, kur es strādāju, vienmēr ir kaut kas, ka liekas, nu, tu taču vari darīt tā un būs labāk, bet tevi neviens neuzklausa, jo tu neesi tā kā vadošā amatā. Un tad es sapratu, ka es tā nē. Un kas man bija ļoti svarīgi, es kā mamma, man kā mammai vienmēr ir bijis svarīgi būt kopā ar saviem bērniem, lai es varu pati viņus aizvest uz skolu, atvest pulciņi, un tas viss man bija ļoti svarīgi. Tā kā es uzaugu, man nebija tāda iespēja, man mamma strādāja 2-3 darbos vismaz, un es mammu praktiski neredzēju. Apmēram 2 naktis redzēju, 1 nakti neredzēju, pa dienām vispār neredzēju, un ja mamma bija mājās, viņa bija ļoti, ļoti nogurusi un vienmēr gulēja, un es zināju, ka es saviem bērniem to negribu, es gribu savādāk. Un tad man bija svarīgi atrast to nodarbošanos, ko es varu darīt mājās, kā tu saki, no jebkuras vietas pasaulē. Un mans tas tālākais mērķis ir, tagad man meita iet tālmācībās, bet es domāju arī nākotnē dēlu likt tālmācībās, lai mēs varam, piemēram, mēs izdomājam, ka mēs decembrī gribam padzīvot kaut kur, nezinu, Tenerifē. Mēs vienkārši decembrī dodamies uz Tenerifi, mēs tur dzīvojam, bērni var mācīties attālināti un mēs varam baudīt skaisto gada laiku saulīti, ka tu neesi vispār tam piesiets. Jā. Un tad, kad es mācījos par frizieri, es arī gāju praksē, protams, un es kādu laiku pastrādāju, un es sapratu, ka, kā tu teici, tu esi piesiets vietai, tu nedrīkst atcelt nekādus pierakstus, jo, ja tu atcel pierakstu, tu vari pazaudēt klientus. Un toreiz man vīrs vispār bija šausmās, jo es teicu, bērns saslimst, un tu nevari palikt mājās, jo tev ir pieraksti tajā dienā. Jā, un tad tur es saskatīju ļoti, ļoti daudz mīnusus, it kā tu vari plānot savu laiku, tu vari kaut vai strādāt tikai 2 dienas nedēļā, bet ja tev kaut kas notiek, tu saslimsti, tev ir jāiet uz darbu, jo tu nevari tos klientus tā kā palaist garām. Un es domāju, tas pats ir ar visiem manikīriem, pedikīriem un tā tālāk, kad ir tiešām jāstrādā. Un ja tu neesi uz vietas, tu zaudē naudu un tev tā kā nav nekāds atbalsts. Tīkla mārketingā, kas ir bijis, kad tu vienkārši slikti jūties, jā, vai vajag atpūsties, tu dienu, pavadi gultā, neko nedari, un tikai skaties, kad apakšā pirkumi ir izauguši, jā, vienkārši, jo tā sistēma ir izveidota tā, kad bez tavas iesaistas viņa tā kā, apakšā cilvēki var iepirkties, mūsu kompānijā nav jāpārvalda sūtījumi, nav jābūt omniva, ja? Es skatos vienkārši, kā citās tīkla mārketinga kompānijās strādā, kad viņi tur sūta ar omnivu un vēl kaut ko. Man tas liekas tīrās šausmas, jo man ir jānosūta tev paciņa, un es nevaru saņemties aizbraukt uz to omnivu, tu iedomājies. Un ja man būtu darbs, kad man būtu visu laiku jābrauk uz to omnivu, katru dienu, nezinu cik reizes, lai aizsūtītu paciņas saviem klientiem, man tas liekas vienkārši, tāds sava laika nenormāls patēriņš. Mēs jau zinām, cik daudz laika aizņem vispār klienti. Un, jā, tad tas... Ka nav jāuzkrāj arī mājās citās kompānijās. Es redzu, ļoti daudz uzkrāj produktus mājās. Jā, mums nav jābūt šīm noliktavām. Cilvēks pats pasūta, ir sava platforma, kur redz visas cenas, īstenībā arī savus punktus, jā. Un mūsu kompānijā īstenībā nopelnīt var jau arī patērētājs. Nav jābūt biznesā. Tu jau kā patērētājs vari nopelnīt arī tas, ka tu pieņemsim reģistrē kādu cilvēku zem sevis, tev jau nāk kāda naudiņa. Un ja tu negaidīti sasniedz mēnesī noteiktu punktu skaitu, kas gadās diezgan bieži, jo cilvēki, kad iemīl produktu, viņi pērk sev, tur vecākiem, vēl kādam iesaka, tad šis cilvēks sasniedz noteiktu punktu skaitu un saņem par to 125 līdz 250 eiro, kas kādam pēc tam nākamajā mēnesī, protams, ir kā foršs atbalsts produktu iegādēji. Ja? Tā kā, man liekas, tas ir tāds liels atbalsts. Un vēl tas, ko es esmu ievērojusi, ir kompānijas, kurās, lai tu varētu attīstīties, piemēram, Latvijā tev ir viena licence, Vācijā, ja tev ir klients Vācijā vai partneris, tur ir cita licence. Tas nozīmē, ka tev ir 2 dažādas reģistrācijas jāveic. Un sanāk, kad, ja tev veidojas struktūra Latvijā, tad viņa tikai Latvijā, ja ir Vācijā, viņa tikai Vācijā, un tu neesi tā kā, tu nevari viņas apvienot. Jo mums ir tā, ka man, piemēram, partneri ir Īrijā, un es esmu Latvijā, bet man nevajag dažādas licences. Man viss ir vienā sistēmā, viss ir zem vienas licences,
un nav nepieciešams veikt kaut kādas centās reģistrācijas, ja pietiek, ka tev ir tā viena reģistrācija un tu vari strādāt visā pasaulē. Tev var būt klienti, es skaitīju, man te bija vairāk kā no 12 pasaules valstīm klienti, ja, un partneri, un tad tu saproti, ja tev būtu tāda kompānija, kur katrā valstī vajadzētu piereģistrēties, ja, tu tā kā nemaz, tie punkti arī neskaitās kopā. Viņi tajā valstī skaitās un šī valstī, un tu beigās sanāk, kad baigi grūti ir nopelnīt, un es zinu arī cilvēkus, kas no tādām kompānijām ir pārgājuši uz mūsu kompāniju, jo saprot to, ka tu īsti nevari paņemt savu biznesu līdzi, ka tas īsti tā baigi nestrādā. Man liekas, ka tas arī ir ļoti svarīgi. Jā, protams, un kad tu vari, ka, piemēram, aizbrauc, tu esi vai kur, tu jebkuras vietas sev var pasūtīt arī preci, tu izvēlies valsti, un uz to valsti arī no tā tirgus arī tu paņem pasūti sev preci, jā. Un tas man liekas ir tik forši, kad, un tev nav nekādas saistības, ka tu vari sūtīt, piemēram, savus vitamīnus vai ko tu vēlies, kolagēnu vai māsējas masku. Tad, kad tu gribi, cik tu gribi, un tev nav tā kā ierobežojumi arī, ja. Un tas man ļoti patīk. Un ir viena būtiska lieta, ko es vienmēr cilvēkiem saku, kad jūs izvēlaties savu tīkla mārketinga kompāniju, jums ir jāizvērtē mārketinga plāns. Ļoti daudzās kompānijās mārketinga plāns ir izveidots tāds, ka tur neko nevar saprast, un es uzskatu, ka tas ir izveidots speciāli, lai cilvēkus maldinātu. Un kā man tikko arī atnāca viena meitene tieši uz biznesu, viņa teica, es atnācu, jo šitas bija vienīgais biznesa plāns, kuru es sapratu. Viņu aicināju uz visādām kompānijām, viņa saka, man jau šī tik tālu, bet es nesaprotu nevienā kompānijā mārketinga plānu, kad ir svarīgi iedziļināties, un ir kompānijas, varbūt esat dzirdējuši, kad tad, kad cilvēks zem jums sāk attīstīties, jūs varat to kāju pazaudēt. Jūs no viņas vairāk neko nepelnat. Ja? Tātad cilvēks sāk attīstīties, viņš panāk jūs vai pat pāraug, viss no šīs kājas neko nesaņemat. Un tas ir svarīgi, jo ir šie, kā viņus sauc, pēkšņi aizmirsu, tie ir fiksētie procenti un slīdošie procenti. Tie slīdošie procenti ir lielākoties kompānijās, un es pastāstīšu, kā tas atšķirās. Tātad slīdošie procenti nozīmē, piemēram, ka jūs esat kaut kādā statusā, jūs nopelnat 21%. Tātad, ja jums atnāk kaut kādi klienti, jūs nopelnat to 21%. Un tad tur ir tādas trepītes, tur ir, es precīzi nezināšu tos procentus, pieļauju, ka katrā kompānijā ir savādāk, tur ir, piemēram, 2%, tur 5, 10, un tā uz augšu. Un tad, kad tas cilvēks apakšā zem jums sāk attīstīties, un, piemēram, viņš ir nonācis līdz slieksnim, kur viņš saņem 10%, tad jūs tajā mirklī saņemat to 21 mīnus tie 10%, un jūs saņemat tikai 11%. Un tad, kad cilvēks saņem 20%, jūs saņemat tikai 1%. Ko līdz cilvēks jūs panāk, jūs no viņa nesaņemat neko. Un ko šādās kompānijās cilvēki novēro, ko es arī dzirdu, kad cilvēki tas veicina sliktas savstarpējās attiecības. Jo man kā līderim nav izdevīgi, ka cilvēks zem manis attīstās. Un es ar viņu nestrādāšu, tāpēc, kad kāda jēga man ar viņu strādāt, ja es redzu, ka viņš aug un es no viņa saņemu mazāk procentus. Ja? Tātad man nav izdevīgi, ka mans līderis aug. Man ir izdevīgi piesaistīt daudz tādus iesācējus, un tie parasti neko nepelna. Ja? Tāpēc ir kompānijas, kur ir daudz cilvēku, viņi ir ļoti turēti uz motivāciju. Viņiem tikai tīrā motivācija ir apakšā, un nopelnīt tur ir ļoti, ļoti grūti. Un tas līderis tev nepalīdzēs attīstīties, jo viņam vienkārši nav izdevīgi. Un fiksētie procenti, kas ir arī mūsu kompānijā, nozīmē to, ka šie procenti ir fiksēti. Viņi izklausās, ka tu vari nopelnīt mazāk, bet īstenībā tur ir daudz vairāk plusi. Tāpēc, kad, piemēram, no saviem klientiem mēs nopelnam 25%, no pirmā līmeņa, tas nozīmē, ja man apakšā ir partneris, es no viņa nopelnu 10%,
Ja partnerim ir partneris, es no otrās līnijas nopelnu 8%, tad tur tālāk ir 7, 6, 5, ja, un tādā veidā es saņemu šos te fiksētos procentus. Un man ir izdevīgi, ka cilvēks zem manis attīstās tādēļ, ka ja viņš sasniedz noteiktu rangu, kas jau ir liels, diezgan tāds atbildīgs rangs, es saņemu tos fiksētos procentus, plus man kompānija maksā 1% bezgalībā. Tas nozīmē, ka es aizēju dziļumā un es saņemu, un citreiz tas 1% ir vairāk nekā tie fiksētie procenti, ja, jo tas veidojās liels tas apjoms. Un tad, kad man nāk vēl viens jauns cilvēks, es saņemu 2% klāt bezgalībā, ja. Un it kā sākumā izklausās, tur ir 21%, a te ir 10%. Izklausās, ka te var vairāk nopelnīt. Var nopelnīt sākotnēji vairāk, ja tu esi tā kā uzkāpis augstā rangā. Un ja tev apakšā ir daudz cilvēku, kas nav uzkāpuši rangos, kas ir, tā kā tu neļauj viņiem attīstīties, tad mums ir otrādāk, jo tev apakšā cilvēks ātrāk attīstās, ne ātrāk, bet, kad viņš attīstās, tad tu no viņa tā kā saņem attiecīgi, tev ir izdevīgi. Un tas veicina ļoti saliedētas attiecības. Tas veicina to, ka man ir izdevīgi, ka mani partneri aug, tātad es veltu viņiem ļoti lielu uzmanību. Mums kopā ir pasākumi, mums ir saliedēšanās pasākumi, komandas pasākumi, mums ir arī kompānijas pasākumi, bet es kā līderis, es ļoti mēģinu saliedēt savus cilvēkus, jo tās attiecības, viņas veidojas ļoti ciešas, ja? Un tas cilvēks, kas ir atnācis pie maniem, viņam ir izdevīgi, jo man ir izdevīgi iedot viņam informāciju vairāk un atbalstīt viņu vairāk, ja? Kas, pieņemsim, citās kompānijās, es nedošu tam cilvēkam informāciju, tāpēc, ka man nav izdevīgi, ka viņš izaug. Ja? Es centīšos viņam nestāstīt neko, lai viņš tur sēž tur apakšiņā, jo es tad vairāk varu nopelnīt no viņa. Savukārt šeit ir tā, ka mēs ļoti palīdzam saviem cilvēkiem, jo tur tās attiecības, kad viens otram tā kā palīdz. Es palīdzu partnerim, partners palīdz man, un tur tās apmaiņas tās. Mums arī ļoti labas attiecības ir paralēlās kājās. Ja man, piemēram, varbūt kāda zina ir Elīna Bulīga, kas ir no manas paralēlās kājas, mēs kopā sākām, bet mēs arī kopā sadarbojamies, kopā taisam pasākumus, tagad mēs plānojam arī martā Valmierā pasākumu, ja, un mēs arī paralēlās kājas sadarbojamies, jo kompānija mūs ļoti saliedē pasākumos. Mums nav tā, ka mēs nedrīkstam runāt ar struktūru no Ukrainas, piemēram, kur ir ļoti spēcīga. Mums tieši otrādāk mums veido apmācības, kur mūs saliek kopā ar tiem lielajiem līderiem, kur lielie līderi nodod savus instrumentus mums, kā viņi strādā, kas viņiem strādā un tā tālāk. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti liels pienesums, kad kompānija veido pamatā šīs attiecības, ja, kad tas nav tikai par naudu, tas nav tikai par pārdošanu. Pamatā šajā biznesā tas ir attiecību bizness, gan ar klientiem, gan arī ar partneriem. Jo te, principā, ir forši tas, ka katrs mēs varam viens no otru mācīties, viens otru paceļ, viens otru pabīda, pamāca, nāk laivos kopā. Nav tā, ka, tas ir mans konkurents, un tikai viņš kaut ko neuzzina. Nē, mums tieši, man liekas, tā ir tā cilvēka, tā struktūra, tā draudzība, man liekas, tā enerģijas apmaiņa, ka tu jūties tā kā, okeānā, ja, kur nav ne mana, ne tava kāja, kur viss ir tā kā vienoti un viens otram cenšas palīdzēt un izaugt. Kaut, piemēram, kādam citam, tas vispār, viņam ne silts, ne augsts no to, ka tu augsi, ja. Tas ir tik forši, jā, ka tu vari, tad arī pašā laikā tev kaut kur ir jābūt, tev, piemēram, vajag tikties ar cilvēku, tu jebkurā laikā, ar kuru var sazvanīties, un viņš aizies ar to cilvēku satiksies. Nebūs tā, ka viņš to cilvēku tagad paņems pie sevis, tev jābaidās, ka tu pazaudēsi to cilvēku, jā.
Un tas ir, man liekas, tā kopība un tā draudzība. Bieži vien es no malas dzirdu, kad citi saka, ai, jums tur tā sekta. Es teicu, mums ir vienkārši, ja grib nosaukt to par sektu, mums ir vienkārši Labākā sekta pasaulē, jā. Lai jūsu ģimenē būtu arī tādas, apkārt tev tu arī būtu tādā sektā, tā kā. Mums nāk ļoti daudz arī, piemēram, sievietes, kas nav pašrealizējušās, vai ļoti daudz sievietēm vīrieši neļauj tā kā attīstīties, pašrealizēties, un nāk arī tādas, vienvārds sakot, pie mums nonākot, šis cilvēks saprot, ka te būs jāattīstās, te būs jāstrādā ar sevi, un tad, kad cilvēks sāk to darīt, viņš saprot, ka viņam verās dzīvē jaunas iespējas, pilnīgi jauns skatījums vispār uz savu nākotni, jo tas, ko mēs mācamies tīkla mārketingā, kas daudziem ir liela problēma, sapņot. Tev ir jābūt saviem sapņiem, tev ir jābūt saviem mērķiem, un tas nav vienkārši, es gribu 1 000 000 kontā. Bet tas ir, ko tu darīsi ar to 1 000 000, kam tev to 1 000 000 vajag, ir jābūt mērķim tādam, ka tev vienkārši raudāt gribās. Ka tu no rīta piecelies, kā Līga teica, ir dienas, ka tu pamosties un negribās neko darīt, tāpat kā parastā darbā, arī šajā darbā un jebkurā uzņēmē darbībā ir tas, ka citreiz uznāk un tev vienkārši neko negribās. Un tad ir svarīgi, ka tev ir nodefinēts savs mērķis, un tad tu no rīta piecelies, tu atceries to savu mērķi, tu atceries, kāpēc tu to dari, un tu vienkārši celies, un tu to dari. Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi nodefinēt raģičivo, kāpēc tu to dari priekš sevis. Tieši tā, un tas ir arī forši, ka te arī man patīk tas, ka tu vari tiem cilvēkiem iedot tos rezultātus, ja, kad atnāk uz veselību, jo šobrīd cilvēki tieši ļoti daudzi meklē iespēju, kā palīdzēt paši sev. Un tad es vienmēr teicu, nāciet, mācieties kopā ar mums un augiet un saprotiet, kā jūs varat palīdzēt, kā tu vari kāpēc tev vajag tieši magniju dzert, jā? Nevis tāpēc, ka tur kaimiņiene teica, vai daktars teica, vai vēl kāds trešā tante teica, bet tu pats saproti, ko tev vajag tavam organismam. Un uzņemties to atbildību un būt vienkārši resursā. Nevis tā jau ir, parasti visi saka, ko tad man jau ir tur 50 jau, un kur tad man jau tur vairāk, man vienkārši tā notiek un tā, bet es skatos vienkārši un brīnos pret cilvēkiem atnāk pat 60, 65, 70, cilvēki sāk tīrīt organismu, sāk saprast, sāk izjust un teica, vai tiešām var dzīvot arī savādāk? Un kad arī tas cilvēks pie tās savas pensijas dabū klāt to 30 un 40 eiro, jā, piemēram, no saviem pirkumiem un no klientu pirkumiem, viņi arī par to ir ļoti priecīgi. Ja vēl ir 100 vai 250, tā kā citiem pensija, man liekas, ir 300-400 eiro, un tad saņem pusi no pensijas klāt, tas ir vispār superīgi. Jā, tieši tā. Un tad tu vari sev atbalstīt savu veselību un justies arvien labāk, un cilvēki sāk staigāt, un cilvēki sāk kustēties un labāk justies, un tur sāk dārzus rakt, un vēl visu kaut ko, un ceļot, un vēl kaut ko sāk darīt, jā. Es teiktu, ka veidojas tāda, kā tas kā darbs ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem. Kad mums sāk interesēt veselība, kas notiek ar manu organismu, saprast vairāk, motivējam cilvēkus kustēties, dzert ūdeni, tā kā piedomāt pie tām ikdienas lietām un vēl sākt sapņot, jā, kad mums ir mērķis. Un tas viss kopā, tā kā veido to mūsu kopienu, droši vien tāpēc arī mūs sauc par sektu, jā. Kad mums ir tā vienotā domāšana, arī tad, kad es izveidoju Siguldā pasākumu, kur mēs vienkārši sēdējām aplītī, sveču gaismās, dzērām ceremoniālo kakao un runājām par cilvēku rezultātiem, un tas cilvēks arī ļoti, ļoti iedvesmoja, un es sapratu, ka cilvēkiem vispār ļoti trūkst mīlestība, cilvēki jūtas neuzklausīti, nepieņemti,
Un tad, nu, principā šī ir tā vieta, kur var sevi pilnveidot arī šajā visā, kad tu sajūties. Tev neviens, ar ko es agrāk saskāros, kad, ja es, piemēram, aizēju uz ballīti, es jau sen nelietoju alkoholu. Ja es nelietoju alkoholu, tad vienmēr prasīja, kāpēc es nelietoju, un tā jocīgi skatījās. Tad šeit neviens neko tev neteiks, pat ja mēs aizējām uz restorānu, viens pasaka, nē, es šodien neko neēdu. Ja, piemēram, iet tur dziļo zarnu traktu tīrīšana un ir badošanās diena vai ir vienkārši atslodzes diena, un neviens tev neko nepārmet, visi normāli to uztver, tev šodien ir nēšanas diena, ok, labi, pārējie ēd, ja, un tas viss tiek tā pieņemts tik harmoniski un neliek tev justies slikti, un tas, ko es ievēroju, kad bieži vien, kad cilvēki sāk rūpēties par savu veselību, ir tāda tendence, ka pārējie sāk kritizēt un to nepieņemt. Un tā kā cilvēki, kad iet organismu attīrīšanos, mēdz tur būt, piemēram, ka pirmās 3 dienas var sāpēt galva, ja, kas ir tie detoksifikācijas simptomi. Un tad tur radinieki saka, ko tu tur dari, priekš kam tev to vajag, ja? Nesaprotot vispār tos mehānismus, kā tas notiek. Ja? Un tad esot tajā mūsu kopienā ir forši to saprast. Zinu, ko es sapratu, Līga, ka mums vajadzētu uztaisīt varbūt nākamā nedēļa, varbūt pirmdienu, piemēram, lai viņi par to, ko cilvēki var iegūt, nonākot pie mums, nu, kā klients. Kādi ir tie atbalsta instrumenti, jo mums ir ļoti daudz atbalsta instrumenti, un cilvēki tiešām var izglītoties bez maksas. Ja? Nu, jums nebūs vajadzīgs neviens nutriciologs, jo jūs būsiet ieguvuši tik daudz zināšanas bez maksas. Jo es arī visu laiku eju mācīties, un es varu pateikt, ka es arī pa laikam paņemu kaut kādus kursus. Un es bieži vien esmu vīlusies, jo es saprotu, ka es visu zinu, un lielāko daļu informācijas var iegūt. Un pat pilnīgāk informācijas es iegūstu tieši šajā kompānijā, kur šī informācija tiek translēta bez maksas. Ja? Kad tas tā veselīgā domāšana, kad nutriciologu kursos bieži vien tev iedos tikai kaut kādu pamatiņu, kas standartā iet, kas būtu jāzina visiem, kas nav īsti pietiekami. Jā, nu tas tev neaizvedīs tālāk, jo mums jau jārēķina to, ka mēs katrs esam pilnīgi savādāki, katram mums ir savs dzīves ritms. Un jā, un par to vēl, kad bieži, kad es, piemēram, aicinu cilvēkus uzrunāju par uz veselību, par biznesu, tad man parasti atbild cilvēki, tad, kad es aiziešu no darba, tad tieši es sākšu. Bet es gribu teikt to, ka nē, jums jāsāk ir paralēli savam darbam tas darīt, saprast un izzināt un iet soli pa solītim. Un tad, kad to darba iet projām var, tad, kad tu esi tam visam gatavs 100% iekšēji, vai tagad citi saka, tu, piemēram, pazaudējuši darbu, jā, tad tur. Bet tīkla mārketings tā ir ļoti, ļoti tāda forša sfēra, kur augt, mācīties un izglītīties un sākt sapņot. Un saprast, ko tu vispār dzīvē vēlies. Jā. Vai tu vēlies katru dienu no 8 līdz 5 iet uz darbu? Pa lielam cilvēki tā dara, jo viņi neredz citus iespējas un ļoti daudz neuzdrošinās citas iespējas. Un to, ka tev arī, ka tu vari domāt savādāk nekā tev tur ieliek, kad teikt, ka strādā kaut kādā uzņēmumā, tev tomēr ir jāņem vērā priekšnieka vēlmes, uzņēmuma vīzija, ja tu strādā, tu aizēj strādāt, darīt to, ko, tā kā uzņēmums ir, jo tu strādā tur, tu pārdod savas darba stundas, bet šeit tu strādā sev. Protams, ir jāņem arī dažādi ētikas noteikumi, kas ir jāievēro, kas kā jebkur, bet tas ir, man liekas, tik maz un tik pieņemami viss, ka, jā. Jā, ka mums jautā, kas pa kompāniju, jā, Coral Club kompānija. Jā, ja ir kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt, mēs atbildēsim. Man liekas, ka tagad nav jautājumu.
droši rakstat, es tad paskatīšos, atbildēsim arī uz jautājumiem. Tas, kas, protams, man liekas, to lielākā daļa cilvēku zina, ka te nav griezti un viss ir atkarīgs tikai no tevis paša. Jo tu vairāk strādās ar sevi, ar savām bailēm, iesi ārā no komforta zonas, jo ir, protams, lielākas šīs te iespējas. Un tas, kas uzliek sev tos griestus, tas esi tikai tu pats. Ja, ja tu uzskati, ka tev nevajag iet sociālajos tīklos, ja nevajag kāpt uz skatuves, piemēram, runāt, tad, protams, var iestrēgt kaut kādā attīstībā, bet tāpēc mēs vienmēr strādājam ar sevi un ņemam arī dažādus coachus, lai palīdzētu mums no tā tikt ārā, lai būtu tā attīstība. Un tāpēc arī mēs dodamies uz pasākumiem, jo, piemēram, viens pasākums, kā mēs bijām, piemēram, Turcijā, kur tikai lielie līderi brauca, un tad sanāk, ka tu tur iegūsti tik daudz informācijas, tik daudz instrumentus, tik daudz pieredzes, apmaiņas, kad tas tev ietaupa, tas tev ir tā kā tāds ātrais ceļš, un tas tev ietaupa vismaz pusgadu no tavas dzīves, un to tu iegūsti tur nedēļas laikā. Nedēļa dzīvo ar ļoti veiksmīgiem cilvēkiem, ar cilvēkiem, kas pelna miljonus un tūkstošus, un kuriem ienākuma mēnesi ir ļoti augsti. Un tu vienkārši ar viņiem marinējies, un tā kā gurķīši, ja, kad saka, tu nokļūsti tajā marinētajā vidē, tad tu kļūsti par marinātu gurķīti. Ko Aina raksta, vai runa ir par piesārņotu organismu? Mēs pašlaik runājam tieši par uzņēmējdarbību, tieši tīkla mārketinga kompāniju, bet Coral Club kompānijā ir produkti, kas palīdz veikt organismu attīrīšanu. Ja es pareizi sapratu jautājumu. Par organismu attīrīšanu mēs pašlaik nerunāsim. Jā, un arī man patīk tas, kad es redzēju, man liekas, TikTokā vai Facebookā video, ja, kur tēvs un meita. Meita stāv uz galda un tēvs stāv blakām. Un tad viņš sniedz tai meitai roku un teica, lai tā meita uzvelk viņu augšā uz to galdu. Viņa, protams, nevar, jo ir grūti. Un tad viņš paņēma to meitu un novilka no galda lejā. Un tas bija tāds baigi labais salīdzinājums ar to, ka tie cilvēki, kas ir apakšā, kas neko negrib un kas negrib iet attīstīt, ka viņi ļoti viegli un bieži grib novilkt tevi lejā, ja, lai tu arī būtu tur ar viņiem tusētu. Ja. Bet augšā uzvilkt cilvēkus ir daudz grūtāk. Jā, no tās bedres, tur, kur ir tā komfortā zona, varbūt es neteiksim, ka viņi tur ir ļoti komforta, jā, ja tev nepelni un tev nav tik daudz pietiekam ienākumu un tev nav sapņi, jā, un tev nekā nav. Laiks nav. Tikai tā tu strādā 3 darba vietās un tik un tā tev nav ne laika, ne naudas, nekā nav, jā. Un tas bija tāds ļoti labs tāds salīdzinājums, ja, kad augšā uziet ir daudz grūtāk, bet parasti jāiet ir tur, kas mums ir sagādā lielas grūtības, ja. Jo lejā nokāpt ļoti vienkārši, ja, pēc tam apakaļ tikt ir daudz grūtāk, ja. Ļoti labs salīdzinājums, un mums arī ir saskarsme ar to, kad mēs saņemam arī negatīvus komentārus un izteikumus. Sākumā jaunie cilvēki, arī es sākumā ļoti par to pārdzīvoju, bet pēc tam, kad tu saproti, kad tev nekad nerakstīs negatīvus komentārus veiksmīgs cilvēks. Nav tādi biznesmeņi, kuri sēž tur pludmalē un domā, vai uzrakstīšu šitai kaut ko negatīvu, viņi tur baigi gudri runā. Parasti tos negatīvos komentārus raksta cilvēki, kas nav pilnveidojušies, kas ir nelaimīgi ar savu dzīvi, un ļoti bieži arī tie ir vīrieši, kuri redz, ka sieviete ir veiksmīgāk iespējams nekā viņš pats, un vīrieši ego vienkārši neļauj tam notikt. Un tad, protams, kad rakstīs negatīvus komentārus. Un šos cilvēkus mēs vienkārši ļoti mīlam. Mēs novēlam viņiem visu to labāko, lai viņiem būtu viss tiešām dzīvē tā, kā viņi vēlās, tā kā viņi sapņo. Jo principā ir tā, ka ja tu būsi tajās pozitīvajās enerģijās,
pie tevis pievilksies pozitīvi cilvēki. Un ja tu būsi negatīvajās enerģijās, pie tevis piesaistīsies arī attiecīgi tādi cilvēki. Un ja tu raksti negatīvus komentārus, tad attiecīgi, kas pie tevis pievilksies? Tādi paši negatīvi katru vakaru aliņa dzērāji un dīvāni eksperti. Ja? Tāpēc tas mans novērojums, jā, veiksmīgi cilvēki tev nekad nerakstīs sliktu komentāru. Tieši otrādāk, tie cilvēki, kas ir veiksmīgi, viņi paši ir gājuši cauri tam, viņi zina, ko nozīmē sava uzņēmējdarbība, ka tas nav viegli iziet sociālajos tīklos, tas nav viegli cilvēkiem pastāstīt, ko tu dari. Tas nav viegli tagad pēkšņi pārdot kaut ko, ka tu iepriekš neesi to darījis. Un līdz ar to viņi ir tam gājuši cauri, viņi ir ļoti, ļoti atbalstoši. Attiecīgi tie, kas to nav darījuši, kā tas tētis to meitiņu velk lejā, mēģina novilkt lejā, un tas viss ir normāli. Jā, tieši tā arī, piemēram, kā parasti. Un tas sliktais vienmēr liktās enerģijas pievēlkās kaut kā vairāk. Ja tu, piemēram, kaut ko pateiksi, kad, man tur šodien neiet, vai vēl, jā, labi, tu nedari to, tas nekas nav. Bet pie mums ir tā, viss kārtībā, tev viss izdosies, un tā kā, atbalsts, un tevi visu laiku, tā kā, vēl augšā. Kas ir tas, kad, kā es to redzu, piemēram, uzņēmējdarbībā, tam tiešām nav cilvēku blakus, kas tev atbalstīs, parastā līnijveida biznesā. Tu tur pats kā māki, tā tu daries. Tev, principā, nav tāda baigā atbalsta. Bet, vismaz mūsu kompānijās, nezinu, kā citās, ja, mēs tiešām, tas, ka es redzu, ka tie citi cilvēki, viņam tomēr ir savi sapņi, savi mērķi, tas mani arī motivē. Ja es redzu, kad otram cilvēkam sanāk un iet, un es zinu, ka man arī tā var būt. Vienkārši tagad ir tāds mirklis, kad es varbūt jūtos sliktāk un varbūt mazliet mazāk enerģija, bet nekas, paies diena, 2, 3, iešu magnīju vannā, palasīšu grāmatu un visu, man atkal būs enerģija. Ja? Tā kā, katram ir tā savas lietas, kas viņu uzlādē. Un tas, kad ir tas atbalsts, jā, tas ir pats lielākais, pati lielākā vērtība, un ir tas tavs mentors, kurš uzņēmējdarbībā līnijveida, ja tu vēlēsi savu mentoru uzņēmumā, kas tev mentorēs, tad tev ir jāmaksā par to naudu. Šeit mums ir mentors bez maksas, un mēs varam iet un mentoringu saņemt un meklēt uz augšu, cik mums vajag, ja tur savs mentors, ja nepatīk, kā strādā, ej vēl uz augšu, un mums pat ir tādi gadījumi, kad mentorings notiek no blakus kājas kaut kur, ja, kaut kur no Ukrainas, kaut kādas struktūras, ja. Cilvēki, piemēram, kas runā krievu valodā, viņiem varbūt latviešu struktūrā īsti nav ko darīt, viņi atrod savu mentoringu no Ukrainas, jo tur viņi visi krieviski strādā. Ja, un tas ir ļoti liels atbalsts, ļoti. Jā, tieši tā. Tā kā, man liekas, ka mēs man liekas, runājām jau stundu, tūlīt būs jau. Jā, es domāju, ka mēs varam beigt, un mēs tad varētu nākamnedēļ iziet par to, ko mūsu klienti iegūst nonākot mūsu, tā kā tajā mūsu vidē. Ko tu saki par to? Es domāju, ka noteikti, jā. Varbūt kādam tas ieinteresē un kādam tas noder. Un klausoties, mācoties, skatoties, jo tā jau tikai notiek dzīvē, jā. Mēs paņemam to, kas mums ir vajadzīgs. Kam nav vajadzīgs, tas saka, liet tālāk, nākošās trepēs, atrod to savu īsto vietu, īsto kompāniju. Un ja visi cilvēki būs vienā kompānijā, kas notiksies? Tā kā ir vajadzīgs daudzas kompānijas, vajadzīgs ir izaugsme un katram savs treps, kur spēlēties. Jā, kur spēlēties, jā. Paldies, Līga, par sarunu. Tad jau tiksimies nākamnedēļ visi. Jā, labi, paldies tev. Atā. Jā, atā. Paldies, kas pieslēdzās.